Jums sāp celis, un jūs nezināt, kuru akupresūras ortozi izvēlēties – lielo, šauro vai plato. Es teikšu tā, ja jūs esat jauns cilvēks, aktīvs sportotājs, es izvēlētos šauro akupresūras ortozīti, kas ir parādīts šeit, viņa vienmērīgi masē zemceļa rajonu, uzlabo mikrocirkulāciju un sāpes mazinās. Pie tam kustības netiek ierobežots, jūs varat brīvi sportot. Ja jūs esat vidēji gadu gājumu un sportošana varbūt nav tik aktīva, tad es piedāvāju izvērtēt plato akupresūras ortozi, kur izmanto ikdienas pārgājienos, vai ejot uz darbu, staigājot. Jāceras, ka akupresūras ortozes lietot vajag pie kustībām, tad viņas ir visefektīvākās. Jo staigājot, jūs uzlabot mikrocirkulāciju plus elementi vairāk spiežās un atspiežās tieši kustību laikā. Ja, protams, celīts ir galīgi nodils un jums ir daudz gadi un viņš sāp un pamst un nav labi un jādomā varbūt pat pa operāciju, tad piedāvā arī izvēlēties lielo akupresūras ortozi visam celim. Viņš veic mikrocirkulācijas uzlabošanu visā šajā rajonā. Tātad izvēlēties paši. Ja jaunāks, tad izvēlās šaurāku vai platāku, ja? Bet, ja, protams, tas celīts ir vairāk sāpīgs vai vairāk traumēts, izvēlēties lielo akupresūras ortozi. Ar jums, Dr. Mertens, akupresūras ortozes celim pareizi un efektīvi ceļu sāpu mazināšanai.